Sveiks, sveika! Nu tad turpināsim. Glāzes nošēkušas siltā dzēriena. Un šodien ar mums un ar mani puika ar suni Inese Zandere. Šī pirmā burtnīca stāsta par nosargāto noslēpumu. Kā tu zini, grāmatu ilustrējis Reinis Petersons. Un šī grāmata ir par Žani Lipki. Pirmais stāsts un pirmā nodaļa ir tilti. Vistuvāk mums ir pontonu tilts. Zems un lēzens kā koka grīda. Un tagad tas laikam būs vienīgais, pa kuru no Pārdaugavas varēs tikt uz Rīgu. Ja kāds salabos, kuru būs tie labotāji, krievi vai vācieši? To redzēs. Iznāca ārā, kad pamanīju mūsu kaimiņus, Lipkes. Viņi sastājušies uz ielas pie saviem vārtiņiem un skatās uz Vecrīgas pusi. Otrpus Daugavai plivinās tāds kā degošs sērkociņš, tas ir Pētera baznīcas tornis. No Balasa Dāmļu patāli, bet saredzēt var. Pa gabalu pasveicinu kaimiņus. Es jau nekur nemaisos. Es nostājos pie savas sētas un skatos. Deg un deg tornis pa galam. Bet, ka Lipkas pie saviem vārtiņiem runā, to gan es vienmēr dzirdu. Nu, ne tīšām. Nekad neklausos, vienkārši dzirdu. Tagad onkulis Žanis rokas kabatās sabāzes klusē, runā tikai Alfrēds. Tā vieglāk vienkārši ierasties, lūk, šie pie grāmatas varoņa. Neskas to Pēteri sašāba vācieši vai krievi. Tad no visām pusēm vālē droši vien zenīt lielgabals uzblies, citādi nebūtu sācis šitā degt. Johans tam tikai pa laikam novaidis, taisni pa Pēteriem. Ja tā uguns ies tālāk, visa Vecrīga nosvils. Bet Alfrēds iebilst. Tik traki nebūs, vējš nes uz Daugavu. Vai Daugava aizdegsies? Tik traki nebūs, vējš nes uz Daugavu. Vai Daugava aizdegsies? To prasa Zigis. Viņš arī stāv turpat ar vienu roku, aizķēris savu džeri, piespiedies sunim pie sāniem. Džeris galvu atpakaļ atliecis, neskatās uz Daugavu, bet Zigim acīs piegrūž purnu klāt un nolaisa puikam vaigu. Kā gribēdams teikt, nebaidies, Daugavai nu gan nekas nenotiks. Lielais brālis iedod Zigim knipi pa pakausi. Veselu gadu skolā gājis, bet šitāds blēņas runā. Vai tad ūdens var aizdegties, ko Zigi? Zigim ir 8, viņš ir 3 gadus par mani jaunāks, tikai pagājušo rudeni sāk mācīties 1. klasē. Tagad Lipkes nopirka jūrnieka Kellermana māju un atnāca dzīvot pie mums uz Ķīpsalu. Un Džeris viņiem tad maz vēl nebija. Toties bija Ziga lielā māsa Aina, kura tagad vairs nav. Kaut kur jau viņa ir, bet te vairs nav redzēta. Žani, ko tu domā? Johans tante apklusa, bet Žaņa onkulis laikam saprotot, ko sieva gribējusi teikt. Gan jau būs paspējuši, gan jau Aina dos kādu ziņu, kad varēs. Alfrēds norūc, kad varēs? Ko viņa varēs? Ja karš ies vaļā, tagad jau būs fronte pa starpu. Māsai tai pusē, mēs šajā. Johans tanta izskatās noraizējusies, rokas sabāstas zem priekšauta, lūpas saknieptas, it kā arī viņai liktos, ka uguns pa Daugavu atnāks līdz Balasta dambim. Onkulis izvelk roku no bikšu kabatas un apliek viņai ap pleciem. Tad ar otru pabužina matus Zigim. Par Daugavas degšanu tās jau ir mazu puiku pasaciņas. Un kas te Ķīpsalā dedzinās? Kam tik tāda vajadzība? Ķīpsala ir kluss stūris, tālu prom no cilvēka acīm. Mēs Rīgu redzam, bet kas mūs te krūmos redz?
karstas smiltis bruģi starpās, izkaltušas baltos putekļos, akmeņi cepina pēdas, basām kājām stāvēt var tikai zālītē. Gribas izpeldēties, nokāpt lejā pie mana papa laivas steķiem, iebrist, pabāzt galvu zem ūdens un paskatīties, kas tur Daugavā notiek, kā no upes dibena ceļas burbulīši un gliemeža lien pa smiltīm strīpas rakstīdami. Tie, kas zem ūdens, ir vēl tālāk no visām šaušanām un karošanas, kas viņiem par daļu. Uz viņiem jau nešaus, vai zivs Daugavā dzird, ka visu laiku rība kaut kur uz ūdens vai gaisā, bet šāviņš var iekrist Daugavā. Un tad gliemežiem arī mājiņas būs pagalam, tāpat kā tās, kas tagad deg Vecrīgā. Vēl šur tur uz balasta dāmja stāv pa kādam ģīpsels iemītniekam. Tepat divos kaimiņu večiņas ar lakatiem galvā mīdās aiz dārza žoga, aizmugurē snaigstās viņa kaza. Caur savas sētas spraug paglūna tante Vera, kas izskatās pēc onkuļa. Otrpus mūsu mājai dažas zvejnieku sievas. Zvejnieku ir daudz, mans paps arī zvejo, bet Žanis Lipka gan ne. Viņš strādā ostā, un zivis Johanas tante pērk no manas mammas. Mamma tagad arī iznākus laukā, bariņā ar citām kundzēm. Labrīt, Riņkus kundze, labdien, Ķēniņ kundze, labvakar, Grīslas kundze. Tā nu ne visādi citādi, ja ne, tad man āda pār acīm, bet mājās mamma ar papu no Grīslas kundzes tikpat sauc par Grīsleni. Visi bažīgi varās Daugavai. Tikai Zigis notupies ņemas ar savu suni, kas karstumā ērš izkārs mēli. Ko tu gribi, Džerīt? Gribi peldēt? Gribi? Paliec tu mierā, puika, ar visu to savu suni, saka Ziga paps. Tagad nav nekādas peldēšanās. Negaidot nodārd visa Daugava, Džeris sāk nikni riet. Tuvāk un tālāk piebalsot citi satraukties suņi. Skarš sprādzienu troksnis veļas pār upi uz augšu. Vēlreiz un vēl. Daugava uzsprāgs! Zigas palicis stupus, abām rokām stipri ieķēries Džera kabžokā, bet Džeris tikai rej. Pats laikam nesaprasdams uz ko, uz troksni, uz cilvēkiem, uz savām bailēm. Zigas palicis stupus, abām rokām stipri ieķēries Džera kažokā, bet Džeris rej. Kuš, Džeri, mierā, muti ciet, iesi būdā, dusmīgi apsauc Žanis. Ak, kungs, novēd Johans tante, tiltus spridzina. Zigas apķērs Džerim vēl ciešāk un pieglaužās viņam. Dedzem prom, bez Džera baila. Pridzināšana pamazām norimst, izklīst dūmi un ķipselnieku tālumā samana gabalos sarautos tiltus. Vairāki Zemgales tilta un jaunā dzelzceļa tilta posmi iegāzušies Daugavā. Lielie stiprie dzelzs un akmens tilti ir pušu. Tikai zemu pār upi gulošais pontona tilts palicis gandrīz vesels. Gandrīz, bet nav. Pontona tilts arī ievainots. Šodien es lejā uz Daugavu neiešu. Man šķiet, ka jau tagad redzu pa straumi peldam bēgt zivis vēderiem uz augšu. Nu, Džerīt, nobijies ko? Nē, tu esi liels, drošs suns, labs suns. Nu, no kā, nebaidies, vai ne? Saka Žanis un skatās uz Žigi. Kurš lēnāms lienas kājās, it kā ceļi negribētu locīties. Atceries, Zigi, kā Džeris gribēja apgāzt kraukļa laivu? Ne par ko nedeva vaļā, saka Alfrēds. Tā bija gan tepat lejā Daugavā zvejnieka krauklis, tas mans paps. Viņš ar onkulu Žani ir labi draugi. Un vienreiz, kad paps brauc mājās ar lomu, viņam nācās pagrābt no laivas kārtīgu zivi. Un sviež Džerim pa pieri, lai suns nepeld tieši laivai virsū. Tad viņš ir stūrgalvīgs, pārgalvīgs, negrib griezt ceļu, saka Johans. Tikai skatās gan nevis uz suni, bet uz savu vīru. Un arī paps.
Ir bail? Žanis uzprasa Zigim, uzmet puiku uz pleca, lai viņam būtu saredzams plašāks skats. Ar papu nav bail. Ar māmiņu nav bail, ar Džeri nav bail un ar nazi nav bail. Uzskata Zigis un izvelk savu kabatas nazi. Tas smalkais zviedru nazītis, ko paps tev uzdāvināja, vēl neesi viss salauzis, pagals urbinādams. Tornis un tilti ir pagalam, bet viņi visi smejas. Džeris lēkā grib aizsniegt dzivi, kas sēž Žanonkulim uz pleca. Es dzirdu, ka mana mamma sauc. Silvija, pietiek lūrēt, nāc uz māju. Ak šausmas, kas notiek? Un es eju ar savu smaidu uz ģīmņa. Te jau vajadzētu raudāt, bet arī es smaidu. Tas bija pirmās daļas beigas, un otro daļu, draugi, lasīsim nākamreiz. Lai tev lieliska diena. Uz tikšanos. Atā!